Dieva žēlsirdības novenna. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. 7. diena. Šodien ved pie manis dvēseles, kuras īpaši godina manu žēlsirdīgo mīlestību, un iegremdē tās žēlsirdības jūrā. Tās ir dvēseles, kuras prata visvairāk just līdzi manām ciešanām, un tās ir dvēseles, kas visdziļāk izpratušas Dieva garu. Viņas ir kā dzīvs, manas žēlsirdīgās sirds attēls. Šīs dvēseles mūžīgajā dzīvē mirdzēs ar īpašu spožumu. Neviena dvēsele, kura godinās un gribēs saprast manu žēlsirdību, nekad nenonāks ļaunā gara varā. Ik katru tādu dvēseli es īpaši sargāšu un aizstāvēšu un cīnīšos viņas nāves stundā. Sirds mīļais Jēzu, kurš ciet un piedod mums, neuzlūko mūsu grēkus, jo mēs paļaujamies uz tavu bezgalīgo labestību, un pieņem mūs tavas mīlestībā visaptverošās sirds mājoklī, un neļauj mums no tā nekad šķirties. Lūdzam tevi, tavas mīlestības dēļ, tu, kas esi vienībā ar Tēvu un Svēto garu. Mūžīgais Tēv, es upurēju tev, tava mīļā dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem. Uzlūko savā žēlsirdībā visu cilvēci, un īpaši nabaga grēciniekus, kuri ietverti mīlestības visaptverošā Jēzus sirdī, un Jēzus krusta ciešanu dēļ esi mums žēlsirdīgs, lai mēs slavētu tevi mūžu mūžos. Amen.